Šodien galvenajā lomā mana vislielākā kaislība. Gan tumša, gan gaiša, gan maiga, gan rūkta un vienmēr mutē kulstoša šokolāde. Kā man sagribējās šokolādi pēc šīs pastaigas, starp citu, šokolādi jau sen dēvē par dievu ēdienu. Un arī es domāju, ka tajā ir kaut kas dievišķs. Šokolādi man vienmēr uzlabo garstāvokli, dod enerģiju, un šokolādes garša sniedz neatkārtojamu baudu. Šodien, kā jau es jums stāstīju, man ir īpašs mīļš raidījums. Viss ap un par šokolādi. Taisīšu gardo šokolādes desu, kuru man atkal atgādina bērnību. Tumšās šokolādes fondantu, kuram viducī būs kūstošs zilais siers, kā arī mans mīļās karmeļu trifels. Un pirms ķeros klāt, es gribu pastāstīt, kā rodās šokolāde. Par šo tēmu es varētu stāstīt un stāstīt, bet es to centīšos izdarīt īsumā, lai jūs ātrāk varētu ķerties pie šo gardo lietu gatavošanas. Šis ir kakao pupiņas, kuras iegūst no kakao augļa. Kakao koku atklāja Meksikā, Dienvidamerikā. Kakao pupiņas apstrādājot, tiek iegūts tā saucamais kakao liķieris, no kura pēc tam tad tiek iegūta kakao masa, kur šeit var redzēt šo lielo brūno gabalu, kurš ir ciets, rūkts, bet garšīgs. Tam nav klāt cukuru. Tad vēl tiek iegūts kakao sviests, kurš šķidrā veidā izskatās šādi, un to ir ļoti labi lietot, piemēram, sauļojoties. No šīs kakao masas tiek iegūts kakao pulvers, un kakao pulveri mēs varam iedalīt alkalizētā un nealkalizētā un naturālā. Alkalizētais kakao pulvers, tam ir izteiktāka garša un izteiktāka krāsa, bet tas ir īpaši apstrādāts. Man jau labāk patīk naturālais kakao. Nu, tad, kad no kakao pupiņām ir iegūta kakao masa un kakao sviests, var pagatavot šokolādi. Tumšajai šokolādē galvenās sastāvdaļas ir šī kakao masa, kakao sviests, tad tiek pievienots cukurs. Mūsdienās arī ļoti daudzi, lai paildzinātu šokolādes derīguma termiņu, pievieno kakao sviestu vietā augu taukus, bet tad šokolāde nekūst tik labi mutē. Kakao pupiņas pašas par sevi jau ir brīnums. Un kā no tām var rasties šāda brīnišķīga tāfelīte? Un patiesībā tikai pavisam salīdzinoši nesen, 19. gadsimta vidū, Angļi atklāja, kā šokolādi padarīt šādā cietā formā, kādu mēs to pazīstam tagad. Un paldies Angļiem, kad viņi ir radījuši kaut ko tik dievīgu, kas kūst mutē. Un kā jūs varat pateikt, ka tā ir īsta šokolāde? Pēc tā, cik labi tā kūst mutē. Jo šokolādes kušanas temperatūra ir ļoti līdzīga cilvēka ķermeņa temperatūrai. Nu labi, pietiks pļāpāt par šokolādi, jāķerās klāt pie garduma gatavošanas. Un paldies manai mammai, ka viņa iemācīja man kaislību uz šokolādi. Un paldies viņai par šo šokolādes desas recepti, kur ir tik ļoti vienkārša, ka bērni jūs ņemat un pierakstat. Jūs paši mājās to noteikti varēsiet pagatavot. Es pirms izkausēšu 100 gramus sviestu un 100 gramus cukuru. Es pirms sākšu jau kausēt sviestu. Kamēr sviests kūst, atdalīšu olu baltumus no olu dzeltenumiem, jo desai būs nepieciešama tikai olu dzeltenumi. Es ņemu 2 olu dzeltenumus. Šeit es pievienošu nedaudz cukuru, tas ir 1 ēdamkaroti, un pie sviesta pievienošu 3 ēdamkarotus cukuru.
lai tas kūst. Olu dzeltenumiem parasti pieliek nedaudz cukuru, jo dzeltenumiem kaut kā labāk patīk sakulties, ja tiem ir pievienots cukurs. Šokolādes desai es izmantošu kakao pulveri, bet var izmantot arī izkausētu šokolādi. Tad desa noteikti sanāks tāda cietāka. Vajag viegli uzputot. Sviestiņš jau čurkst. Tagad te pievienoju olu dzeltenumus un jākarsē tikmēr, kamēr tas sāk biezēt. Tādu vienkāršāku šokolādes desu var pagatavot arī neliekot klāt olu dzeltenumus. Tāpat jau šī recepte ir ļoti vienkārša. Nu, lūk, ir sabiezējis. Izskatās kā vārītais krēms. Tagad atļaušu tam padzist. Pa to laiku sasmalcinu cepumus, riekstus un marmelādes. Riekstus ņem 100 gramus. Tos riekstus nevajag sasmalcināt tā pārāk smalki, lai desā šķērsgriezumā būtu tādi smuki gabaliņi. Cepumus man vajadzēs kādus 300 gramus. Tad vēl izmantoju 2 veidu marmelādes. Marmelāde gundaga, kur ir citronu marmelāde skābena, kas ļoti labi desai piedod garšu, kā arī izvēlējos man mīļo smilcērkšu marmelādi. Marmelādes arī ņem kādus 100 gramus. Nu, lūk, un tagad šim sviesta, olu un cukuru maisījumam pielikšu 100 gramus kakao. Ja jūs gribat pagatavot tādu īstu šokolādes desu, skatieties, lai kakao pulverim nebūtu klāt cukurs, lai tas būtu tāds īsts kakao pulvers. Nevajadzētu lietot tos šokolādes pulverus vai kakao pulverus, kuriem pievienots gan piena pulvers, gan arī cukurs, jo tad desa noteikti sanāks pārāk salda un nebūs tik garšīga. Vajag tādu rūgtāku. Tagad iemaisu. Veidojās tāds šokolādes krēms, kuru varētu arī smērēt kūkās. Pievienoju šo te šokolādes masu, kura vēl ir silta. Tas ir ļoti labi, jo viņa, kad atdzies, tad viņa arī sastingst. Un tagad es vislabāk to daru ar rokām. Vienkārši kārtīgi samaisu šo masu. Šokolādes desa ir tāds ļoti vienkārši pagatavojams kārums, un to bieži vien var uztaisīt no tām lietām, kas mājās vienkārši stāv skapī. Piemēram, rozīnes, žāvētas aprikozes arī ļoti labi derēs. Un tad vēl noteikti var pievienot deserta vīnu. Bērni, to jūs gan nepierakstat. Tas tā kā vairāk uz pieaugušiem attiecās. Bet tas arī šis vīns dod desai tādu izteiktāku, labāku garšu. Pēc es nedaudz pieliešu šo daudzumu kādus 30 gramus. Tas dod arī aromātu. Un tagad šo samīcīto masu vajag likt uz foliju, ietīt kā desu un novietot leduskapī. Var izmantot arī pārtikas plēvi, kas man mājās ir. Un te ņem šo foliju gabalu. Un tad, kad izveidot šādu formu, tad ietim to folijā. Un leduskapī iekšā. Vai nav vienkārši? Mana šokolādes desa leduskapī pavadīs kāds 2 stundas. Bet tikpat labi jūs to varat uztaisīt un turēt leduskapī kaut nedēļu. Tai nekas nenotiks. Un var katru dienu nogriezt pa gabaliņam, kad sagribās kādu kārumu.